Esiet sveicināti Viensies tirdzniecības vadība. Kopā ar jums Vante konsultante Irina, un šodien mēs parunāsim par pārdošanas dokumentiem, kā izveidot programma piedāvājumu, pircēja pasūtījumu un preču pakalpojuma realizācijas dokumentiem. No sākumā izveidosim piedāvājumu. Augšēji izvilne, dokumenti, pārdošanas, piedāvājumi. Atveram piedāvājumu sarakstu, kur zaļais keksītis nozīmē, ka dokuments ierakstīts. Ja jūs redzāt sarkanu krustiņu, tas nozīmē, ka dokuments atzīmēt uz dzēšanu. Dokuments piedāvājums neveido ierakstu reģistros un attiecīgi neietekmē uz atlīkumiem. Lai izveidot jaunu dokumentu piedāvājumu, spiežam vai nu 5. gramiņu plusiņš, vai nu darbības pievienot, vai nu insert taisndatūra. Aizpildam dokumenta galveni, kur datums būs tekošais datums datora, organizācija tiek pievienota pēc noklusējuma, darījuma partnera laukuma jāpievieno kontrahenta vai nu spiežat uz sarežģīti izvēles pogu 3 punktiņas un izvēlieties no sarakstā, vai nu vienkārši sakot ievādīt pirmais burtiņus. Un tad programma piedāvās vajadzīgos variantus. Tiklīdz pievienojam kontrahentu, līgums būs pievienots automatiski. Līguma dati būs piefiksēti dokumenta iestatījumos. Augšējā loga daļa, kreisa puse, cenas un valūtas. Un šeit mēs varam redzēt to informāciju. Cenas veidi tiks paņemti no līguma, ja tas tur norādīts, bet ja ne, tad no lietotāja iestatījumiem. Tieši pēc cenas veidam dokumentā automatiski pievienojas cenas tabulas daļa. Keksīti. Ņemt vērā PVN un summa ieskaitot PVN no cenas veidas. Pārdošanas nosaucījumam ir informatīvais raksturs un redzams dokumentu sarakstā, bet ne uz ko neietekmē. Tālāk jāizpild dokumenta tabulas daļu. Preces kabatiņa pievienosim piedāvātu preci. To mēs varam pievienot vai nu izmantojot plusiņu insert, vai ar atlases pogu palīdzību. Pēc pogas atlases atveras universāla forma ar preces sarakstu, kuras iestatījumos, tad cilvēciņš, var pielāgot konkrēti lietotāja vajadzībām. Ja prece vēl nav izveidota, pievienota katalogam, bet mēs to gribam piedāvāt mūsu potenciālam pircējam, tad vienkārši izvēlējamies nomenklatūru preci ar dubultklikšķi, ar atlases variantu programma uzreiz pieprasa ievādīt daudzumu un cenu, bet satura mēs varam uzrakstīt pareizo nosaukumu šim precim, lai dokumenta drukas forma tas būtu atspoguļota. Tieši tabulas daļa mēs varam atspoguļot piemērotu konkrēti šim klientam atlaidi. Ielikt papildus atbildīgais. Tas ir persona, kur izveidoja dokumentu, kontaktpersona attiecīgi tiek pievienota no kontrahenta informācijas. Papildinājumu un komentāru laukumos var pievienot informāciju, kura svarīgi atspoguļot dokumenta drukas forma. Piedāvājumu var izdrukot dažādus variantos. No priekšapskates formas jūs varat gan saglabāt
šo piedāvājumu PDF un Excel formātā ātra izvēle vai nu caur failu saglabāt kā. Šeit pieejami daudz vairāki formāti. Vai nu uzreiz nosūtīt uz klienta mailu. Pēc klienta piedāvājuma apstiprināšanas veidojam pircēja pasūtījumu. Stāvot virsū piedāvājumam vai atrodoties iekšā dokumenta, atrodam pogu ievādīt pamatojoties uz, vai nu no sarakstā ievādot pamatojoties uz, un veidojam pircēja pasūtījumu. Šajā variantā pasūtījumam būs automatiski pievienota visa informācija, kura bija ievietota piedāvājumā. Protams, šo informāciju mēs varam papildināt, pievienot jaunu preci un, protams, atzīmēt jau daudzumu konkrētu. Jo pēc pasūtījuma notiek preces rezervācija. Pasūtījuma dokumenta prece vajag jau aizvietot uz reāla preci. Ja prece dotajā brīdī nav pietiekoši daudzuma noliktava, tad tas reģistrējas kā nepieciešamais, un pēc tā saņemšana pāriet uz rezervos. Ja ar pircēju strādājam pēc priekšapmaksas vai maksājumi tiek sadalīti uz posmiem, to var atspoguļot ielikni apmaksas posmi, kur ar plusiņu pievienojam ierakstu, apmaksas veids, un šeit mēs varam izvēlēties gan priekšapmaksu, norādīt maksājuma datumu un maksājumu procentu, kā arī varam pievienot otru posmu un pieņemsim saņemšanas brīdi. Bet varam arī neizvēlēties apmaksas veidu nekādu nerādīt. Un pieņemsim, tas būs otras 50%. Šī informācija būs izvadīta uz dokumenta drūkas formu. Kabatiņa papildus šeit mēs varam sniegt papildu informāciju par pārvadātu transporta līdzekli, atbildīgu personu, komentāru. Un pēc dokumenta ierakstīšanai un grāmatošanai varam izdrukāt pasūtījumu. Pieņemsim priekšapmaksas rēķina forma, kur apakšā būs pieejams maksājumu grafiks. Mēs izveidojam šo pasūtījumu caur piedāvājumu, ar piedāvājumu palīdzību, ja pamatojoties uz attiecīga piedāvājuma. Un pasūtījuma sarakstu jūs varētu atrast zem augšēji izvēlētā dokumenti, pārdošanas, pircēju pasūtījumi, kur jūs varētu redzēt pasūtījumiem dažādi statusi. Tad, ka pieņemts, izpildīts daļēji, slēgts. Pieņemts attiecīgi nozīmē izveidots un iegramadots, izpildīts. Pēc pasūtījuma izveidot dokuments realizācija un prece aizgāja no noliktavas. Izpildīts daļēji, prece nosūtīta tālēji. Slēgts nozīmē pasūtījuma slēgšanu ar speciālu dokumentu, kas saucas pasūtījuma slēgšana, lai neuzskrat preces rezerva pēc neizpildītiem pasūtījumiem, jo rezervēta prece nevar būt izmantota citos pasūtījumos. Saraksta koloniņas var redigēt, stāvot virsū sarakstam, laba peles poga, saraksta iestatīšana, kur jūs varētu atzīmēt vajadzīgus koloniņus un varbūt arī mainīt tām platumu.